Pasaule stāv uz naža asmens. Izvēlies. Vai leģendas piedzimst reizē ar varoni? Vairāk nedzemdēšu. Šis būs stāsts par pēdējo tālavas ķēniņu, viņa mīlestību, sapņiem, šaubām un cerībām. Un vēl runā, ka tu ļoti drosmīgs esot. Šis būs mūžsenais stāsts par 2 brāļiem un 1 troni. Tu gribi iet pret tēva gribu. Ķēniņš būs Valdemārs, nevis tu. Tev, mazmeit, būs jāprecas ar jauno tālavas ķēniņu Valdemāru. Ar pagānu? Arī pagāni ir vīrieši. Māte domā, ka tu nogalināji manu tēvu. Un ko domā tu? Tā ir valsts kase. Tāda ir kārtība. Tagad es esmu tava kārtība, muļķi. Es gribu, lai tu kļūst par manu sievu un trikāts valdnieci. Nē, ir mana atbilde. Atceries, tu esi ķēniņš. Tu nepiedari pats sev. Tu mani precēji tikai tādēļ, lai tēvs tev uzvērētu? Tā iznāk. Šis būs stāsts par impērijām, varu, intrigām, tirgoņiem un cīņu par pēdējo Eiropas pagānu dvēselēm. Iegaumē. Ticība ir akla. Drīz tā būs arī kurla. Glesu. Tas nevar būt. Nu? Un vēl? Zeme tur pieder Dievam, un viņu Dievs netirgojas. Nu, bet viņu tirgoņi taču. Tirgojas? Bet, ja tavs dēls gribēs mainīt likumus... Es tagad esmu bīskaps. Dievs man sūta pāri jūrai. Es zināju, ka tu to spēsi. Šis būs stāsts par cīņām, uzvarām un zaudējumiem, nodevību, uzticību un godu. Hop! Ko tad tas nozīmē? Tu aicināji mūs uz cīrēm, likt mieru un tagad... Īsts miers, iespējams tikai kristītu cilvēku starpā. Es kā kristīts valdnieks nevaru cīnīties ar saviem pavalsniekiem. Neapkaunā mūsu dzimtu, Valdemāri. Mēs nāksim tev palīgā. Citādi Valdemārs ar novgārdīšanu tev rīts samalsmotos. Nē, lai kā arī nebūtu rīt, vēlāk neviens nevarēs teikt, ka mana dzīvība pirkta pa jūsu godu. Jūs visi man esat svērējuši. Visi! To viegli var labot. Necel viņus naktī, viņi ir tikai bērni. Viņi ir ķēniņa dēli. Tas kungs ir bargs pret nepaklausīgajiem, bet maigs pret tiem, kas viņu godā. Viņš piedod tiem, kas tic. Viņš tiešām piedod visu. Atnesi ķēniņa izpirkuma maksu. Un ja es būšu karalis, kas būs tu? Tikai tevs bīskaps. Un ja es nepiekritīšu? Nekas. Mīļais kalpo, kāds vienmēr piekrīt. Gribi pats sev izkalt zobenu, tad aizmirsti, ka esi ķēniņš. Te atceries, te aizmirsti ir gan jautra dzīve ķēniņam. Viņu ir ļoti daudz. Ko darīsim? Kausimies? Tā iznāk.
Dievs sūtīja savu vienzimušo dēlu, lai glābtu jūs dvēseles. Dievs sūtīja savu dēlu. Bet kas sūtīja tevi? Pasaule stāv uz naža asmens. Izvēlies. Tu nekad neuzzināsi, kurā no šiem pakalniem ir dzīvojis tavs vectēvs. Bet tev ir jāzina, kā viņš ir dzīvojis. Jo kā vienmēr, pasaule stāv uz naža asmens. Izvēlies!